supervīzijas, un šodienas tēma ir supervīzora perspektīva. Varētu teikt, atgriezeniskā saikne no supervīzora, ja, kā atbalstīt sociālos darbiniekus, jo šodienas konferences daudz tik veltīti runām par to, kā strādāt dažādās situācijās, atbalstīt iedzīvotājus, cilvēkus, kas pie mums nāk. Daci, kā mums pašiem sev atbalstīt un lai mēs varētu vēl labāk strādāt. Jā, te pa labi, tikai pa labi. Lūdzu, Daci, vārds tev. Labdien, labdien! Špikeri nolikšu malā, skatīšos ekrānā. Tātad šis patiešām ir tāds skatu punkts, kurš man liekas ļoti svarīgs, jo dzirdot pēdējās divas pus uzstāšanās, pirmkārt, es redzu, kā cilvēki strādā šajās grūtajās situācijās, viss zināšanas sistēma, bet es ievēroju vēl kaut ko. Es ievēroju, ka meitenes, kas uzstājās, viņas par to nerunāja, bet es ieraudzīju, kādas personības īpašības ir vajadzīgas darbiniekam, kurš saskarās ar nāvi, ar sērojošiem cilvēkiem. Un par to būs mana runa šobrīd, mazliet par supervīziju un tās iespējām. Sāksim ar to, ka supervīzijas laukā ienāk sociālie darbinieki tādās varbūt 3 tipiskās situācijās. Pirmā ir, kad tā ir viņu saskarsme ar klientiem, kuriem ir zaudējums, bērna zaudējums, vīra zaudējums, sievas zaudējums, un tie ir visdažādākie sociālie darbinieki, viņi nemaz nav iesaistīti kādās speciālās programmās vai ģimenes situācijā, bet viņi vienkārši ir pakalpojums sniedzēji, viņi ir sociālās palīdzības sniedzēji, un viņi saskarās ar to, ka atnāk sieviete, kurai ir miris tikko vienīgais apgādnieks, pensionāri abi, un viņi ir viena pati palikusi. Ir, protams, daudz traģiskā gadījumu, kad ģimenē tu vadi gadījumu, un tu saskaries tur ar nāves gadījumu. Otrs tāds variants ir, ka sociālais darbinieks saskaras personīgi ar nāvi, un man tādi ir bijuši daudz supervīzējumie, tāpēc, ka īpaši novados sociālais darbinieks ir tas cilvēks, kuru sūta, kuram ir jāieiet mājā, kurā ir miris cilvēks. Ja tur mēnesi večiņa nav rādījusies, tad sociālam darbiniekam ir jāiet un jāatrod miris jau trūdošs cilvēks. Viena darbiniece man stāstīja 7 gadījumus, un tā ir ļoti liels pārdzīvojums cilvēkam. Ir darbinieki, kuri strādā ar cilvēku, un viņš izdara pašnāvību. Tur ir ļoti liels tāds uztraukums, vainas apziņa. Tas ir tas, par ko runā supervīzijā. Un ir trešais variants, tas ir paša darbinieka, tuvinieka nāvi, kad pats darbinieks pārdzīvo ļoti lielu, smagu zaudējumu, un viņam bieži vien iestāde pati lūdz viņu supervizēt, dod viņam iespēju, bet mēs grupās runājam, tikai grupai ir jābūt ļoti drošai, videi, atbalstošai, un tur ir jāiegulda darbs, lai grupa būtu tāda, ka cilvēks uzdrošinās runāt arī par savu personīgo zaudējumu, bet es par to arī vēlāk runāšu, jūs redzēsiet, ka šodien Latvijā cilvēki neuzdrošinās īstenībā runāt par savām sāpēm un sērām. Tas ir kaut kas mans personīgs, un te ir darbs, un kuram gan tas ir pirmkārt interesanti, otrkārt supervīzijā ir jārunā par darbu, nevis par to, ka man ir pēkšņi nomirs naktī vīrs pirms nedēļas. Un te es gribēšu parādīt, kas tad vispār ir supervīzija arī mazliet, jo supervīzija pārdzīvo ļoti liels pārmaiņas šobrīd 21. gadsimta sākumā un gadsimtu mijā. Tā,
ko es gribēju parādīt? Vienu mazu empīrisko pētījumu no izdzīves. Tad mēs apmēram 18. gadsimtā, 18. gadā akadēmijā veicām maģistra darbu plaša spektra pētījumu sociālo darbinieku vidū par viņu attieksmi pret klientiem, kuri pārdzīvo nāvi, un arī pret kolēģiem, kuri pārdzīvo smagas sēras. Un šajā aptaujā, un starp citu es pēc tam ļoti bieži grupās par to runāju, sadalās cilvēki apmēram 3 grupās pēc savas attieksmes. Kā man rīkoties, ko es daru, ja man līdzās ir cilvēks zaudējumā, kas piedzīvojas ļoti sāpīgu zaudējumu. 30%, tātad 1/3 daļa uzreiz saka, es izsaku līdzjūtību. Protams, ja cilvēks pats atnāk un saka, kāda man ir nelaime, es esmu ļoti smagā stāvoklī, man ir ļoti, ļoti slikti, saruna ir aizsākusies, bet runa ir par to, vai tu izsaki cilvēkam līdzjūtību, ja viņš ienāk tavā redzes laukā, gan kā klients, gan kā kolēģis. 3% saka, tas ir dabīgi, es izsaku tev līdzjūtību. Un tad, ja tas cilvēks vēlas runāt, mēs runājam tālāk, bet ja viņš nevēlas, tad ļoti pareizi tālāk nekas nesako, bet šeit ir tas, ka tā ir arī interesi par iespējām, vai tev vajag kādu atbalstu, palīdzību. Tā ir tāda iekļaušana, apskaušana, kas cilvēkiem piemīt, bet pārējie otri 30% nesaka neko. Viņi saka, ja cilvēks klusē, es ar viņu nerunāju, es sarunu nesāku. Kāpēc? Šie otrie 30% saka, man nav zināšanu. Es neesmu apmācīts, un tur ir kaut kāda sava liela taisnība, jo kaut kādas, es šeit to redzu, kaut kādas zināšanas ir vajadzīgas, bet šis cilvēks neļauj arī savai intuīcijai, audzināšanai un empātijai izpausties, bet jo viņš saka, es neesmu tam apmācīts. Es piekritīšu, ka sociālam darbiniekam būtu jāaiziet kurs paliatīvā aprūpē, paliatīvās aprūpes pēdējais gads, jeb posms ir darbs ar sērojošiem. Kā palīdzēt sērojošam, mirstošam un pēc tam viņu tuviniekiem sērojošiem cilvēkiem. Šīs zināšanas būtu vajadzīgas. Es nezinu, vai kurās sociālās programmās vēl tas ir. Eiropas Kristīgā akadēmijā ir, es pat šo kursu lasu, jo man liekas, ka tā ir ļoti svarīga lieta. Jo sociālais darbs tā ir joma, kas ir cieši saistīta ar dzīvību un nāvi. Un tad darbinieks tā uzskata, ka ja es redzu, ka tur cilvēkam ir pārāk grūti, psihologi ir priekš tam, lai ar viņiem padziļināt strādāt, vai kādi speciālisti. Es labāk klusēju, bet trešā tāda grupa, kur ir ierindojis kādi 40% darbinieku, un tas notiek arī grupā, kur ir 10 cilvēki, tad burtiski 3 uzreiz saka, kā es izsaku, 3 saka, es labāk klusēju, jo man nav zināšana, un pārējie saka tā, parasti saka tā, latviešu temperaments ir nebāzties otram virsū. Man vienkārši ir nērti sākt izjautāt vai izteikt līdzjūtību, es klusēju. Vai arī, ko jūs, meitenes, tikko teicāt, es esmu apmulsis. Es nezinu īsti arī, kā reaģēt, labāk klusēju. Un daļa domā, ka izteikt līdzjūtību ir izdarīt ļaunumu otram cilvēkam. Ja viņš atnāk, varbūt ir pagājuši 2 nedēļas vai 3, es labāk klusēšu, jo ja es teikšu, es zinu, ka jums nomira mamīte, es izsaku jums līdzjūtību, es viņam uzraušu kādu brūci un palīdzoši ir neskart šo tēmu un klusēt. Cik man ir laiks jau? Kopumā 10. Ok. Tātad, bet kas šeit iznāca no pirmā slaida ārā? Iznāca jautājums, kā pareizi darīt? Ko darīt? Kā man teikt, ko strādāt? Un šeit es gribu parādīt uz vienu tendenci, kad palīdzošā profesijā sociālajā darbā šis ir tāds galvenais jautājums, ko darīt. Bet viņš
mazliet pazaudē vienu citu jautājumu, kas ietilpst profesionālā vispār apziņā un kompetencē. Un tas ir 20. gadsimtā audzināts un iemācīts pasaulē, ka sociālais darbinieks ir kompetents tad, ja viņš zina, ko darīt un pievērš visu uzmanību tam, kam viņš palīdz. Tas, protams, ir pareizi, bet es kaut ko izslēdzu. Tas, protams, ir pareizi, un arī supervīzija, īpaši Latvijā, māca to, ka mēs sanākam kopā un runājam par darba procesu, un galvenais jautājums ir, ko darīt. Bet, kā es jau sacīju, mainās paradigmas, mainās izpratni par to, kas ir supervīzija, un reku, ejam tālāk. Kāpēc es tā daru? Kas tur? Labi, tad es teikšu. Jā, lūk, un šis ir 21. gadsimtā. Mums ir jādomā gan kā sociāliem darbiniekiem, gan arī tas attiecas uz supervīziju, kā profesionālā kompetence sastāv no šī daudziem elementiem, kas nav tikai zināšanas un prasmes, teorija un prasmes. Te ir primārais jautājums izvirzās, kas es esmu vispār kā cilvēks. Un es uzreiz pasteikšos priekšu un pateikšu, kad saskarsme ar nāvi iet ārpus cilvēka vispār psiholoģiskās uztveres spējām. Kā tad tas ir saprotams? un tur ir kaut kas vairāk nekā es spēju saprast, aptvert un pārvaldīt. Un tāpēc, lai jūs to teicāt tikko, lai nokļūstot šajā situācijā, es neesmu zināšanu grāmata un man bieži vien nepietiek ar prasmēm. Ļoti svarīgi ir, kas es esmu par cilvēku, kam es ticu, kur ir mans spēks. Lūk, tā ir personiskā identitāte. Par to supervīzijā mēs runājam sēru gadījumos. Tālāk, kas es esmu šim cilvēkam? Un tā ir profesionālā identitāte. Un tas nozīmē, kas es viņam esmu. Katru reizi kaut kas savs, bet es pateikšu beigās tūlīt, kas es esmu cilvēkam nenormālās sāpēs. Ka viņš grib mirt, tāpēc, ka viņš ir zaudējis. Tālāk, kas ir šis cilvēks? Tā ir izpēte arī, par ko jūs runājat. Ir ļoti jāredz nevis tikai problēmas sāpe, bet ir jāredz viss cilvēks. Un kādā kvalitātē veidojas mūsu attiecības, sociāla darbinieka attiecības ar to cilvēku, vai viņš var uzticēties, vai viņš vēlāk uzticēsies. Tas viss attiecas arī uz supervīziju. Arī supervīzijā notiek tieši tas pats. Vispirms ir kaut kāda emocija, pārdzīvojums, problēma, neziņa, bet lai mēs risinātu jautājumu, mēs nesakām, ko man tagad darīt. Ir vispirms jāiet un jāizprot, kas es esmu, kas vispār ar mani notiek, nevis tikai psiholoģiski, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi. Cilvēks saskarsmē ar nāvi, viņš valk no sevis ārā daudz dziļākus slāņus, gara spēku. Kas notiek ar manu gara spēku? Mēs zinām, kristīgajā pasaulē gara spēks ir pēc kristībām savienoties ar Dieva garu, bet gara spēks vispār cilvēkam. Tā ir viņa dzīvības apziņa, tie ir viņa dzīvības prāta lēmumi. Dzīvot, nedomāt par sevi. Piemēram, ja es palīdzu kādam ticēt kaut kam spēcīgi ticēt, kas ir augstāks par manu egoismu. Tā ir dzīvības enerģija, tā ir, pateikšu, kā es saucu empātiju, tā ir mīlestība. Un, lūk, šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un tad nāk izrietoši, kas man jādara, kas man jāzina, ko es drīkstu teikt, ko es nedrīkstu teikt. Mārtiņ, uz tev atbildība. Tā, un te, lūk, kas notiek šodien pasaulē, tas ir jāzina, kad profesijā un supervīzijā ienāk
tāda atziņa, ka personīgais, tas, kas es esmu kā personība un kā es augu, kļūst par profesionālo un profesionālais kļūst par personīgo. Tas ir teorijas līmenī. Lūk, un profesionālā sfēra atrodas personiskās sfēras ietekmē. Pirms man kāds pasaka priekšā, ko man darīt, man ir jāceļ ārā savs personības spēks. Nu, dažreiz tam ir jābūt lielākām par manām emocijām. Tā, te ir tas pats, arī supervīzija tiek definēta šodien, redziet autorus, kā personības izaugsme, kas ir pamatā profesionālai darbībai. Tas nav tikai apspriest gadījums un domāt, kā labāk darīt. Latvijas ētikas kodeksā, vēl pagaidām supervīzija ir tikai refleksija par praksi, pagaidām, bet pasaulē supervīzija ir darbs ar personību, ar personības spēku. Jums varbūt pierasts, darbs ar emocijām, bet es gribu pateikt, tas ir darbs ar mīlestības spēku, un mīlestības spēks nav emocijas. Te es gribēju jums parādīt, ka tad supervīzijā ienāk šis cilvēka personības tapšanas svarīgums, un te noslēdzot, ļaujiet man to pateikt, ir supervīzijas atklājumi tieši jautājumā par nāvi, ciešanām, un tie ir tie, ko es esmu fiksējusi cauri šiem gadiem no cilvēkiem. Tātad saskarsme ar nāvi primāri viņi skar mūsu pašas dzīves. Kaut arī netieši mēs caur kādu cilvēku saskaramies ar nāvi. Pašus mūsu ontoloģiskos, tas ir, es teikšu tā, Dievu dotos dziļumus, kas mums ir, jēgas dziļumus. Lūk, mūsu gatavību dzīvot, pašiem būt dzīvības nesējiem. Kāpēc mēs bieži vien empātijā, tas ir sociāliem darbiniekiem ļoti raksturīgi, arī man, mēs uzreiz krītam iekšā tajā nāves aicinājumā. Bezcerība, tā ir apjukums, sāpes. Lūk, un te tā identitāte ir, ka cilvēks saka, es sapratu, kas man ir jādara. Man ir jābūt nevis vienkārši klāt, bet man ir jābūt dzīvības personai līdzās šim cilvēkam, tāpēc, ka viņš negrib dzīvot. Un es stāvu viņam līdzās, kā katrs to prot. Kristīgs cilvēks teiks lūkšanu, bet vienkārši mīlošs cilvēks, viens krietnes sociālais darbinieks, viņš sevī paliks stabils, nevis, jo ziniet, kā ir empātija, tā ir iejušanās otrs stāvoklī, tas nozīmē, tur ir ļoti liels izdegšanas drauds. Tā ir vesela lekcija par empātiju atsevišķa, jo empātija sākumā radās kā iejušanās, iemiesošanās otra stāvoklī. Un tas ir tas, ko tieši nevajag darīt. Tālāk, nāve, otrais, pārsniedz cilvēka antropoloģisko robežu. Viņa ir tālāk, kā es jau teicu, par mūsu psihi, saprašanu, gudrību, un nāvi nevar uzvarēt psiholoģiski, ar dvēseles psihis spēkiem. Te ir vajadzīgs ontoloģiskais potenciāls. Es jau to pieminēju. Tā ir jēga, tā ir mīlestība, bet nevis emocionāli. Tālāk, trešais, nepieciešams garaspēks ar sērojošo. Tālāk, cilvēki saka, es šim cilvēkam esmu dzīvības prāts, tāpēc, ka viņa domāšana visu laiku, ja viņš sāk par to runāt, ir dzīvē nav jēgas, es negribu dzīvot, un es zinu, kas es esmu, agrāk vai vēlāk tas izpaudīsies. Mana misija būtu dzīvības sargam, dzīvības balstam, sargam un dzīvības garam. Saprotiet to, kā gribiet, bet es varu iemiesot dzīvības garu. Es varu iemiesot un vienkārši būt šim cilvēkam līdzās. Arī pētnieki runā par radiejošo sociālo darbinieku, nevis moralizējošo. Ko nozīmē radējušas? Viņš izstaro mieru.
mieru, kas ir augstāks kā cilvēka prāts un saprašana. Un beigās vēl supervīzija atklājumi. Cilvēki saka, jūs to arī teicāt, sērojošais ir mans skolotājs. Cilvēks sāpēs, traģēdijā, krīzē ir mans skolotājs. Viņš parāda gan manu vājumu, tas viss, ko mēs supervīzijās runājam, gan manu vājumu, manu negatavību, manu nezināšanu un manu gatavību augt caur šo cilvēku. Tālāk es esmu mistagogs, tā ir specifiska lieta. Mistagogs ir senajos kultos, tas, kas ved pie sakramentiem. Mistagogs ir līdzīgs vecmātei. Vecmāte dzīvību nerada, bet vecmāte dzīvību saņem. Un tieši tas pats ir, kad sociālais darbinieks skatās, jūs arī to teicāt, kur šajā sistēmā ir kaut kāda dzīvība. Šajā cilvēkā, šajā sistēmā, manā gadījumā, manā supervizējumā vai arī viņa attēlotajā gadījumā. Tālāk, ko man nozīmē būt mīlestības cilvēkam? Ļoti svarīga lieta, tāpēc, kad sociālais darbinieks saka, man klients nav jāmīl. Bet es saku, ir jāmīl. Tāpēc, ka mīlestība ir dažādos līmeņos, psiholoģiski, kā savu bērnu, mēs savu klientu nemīlēsim, tas tā nav vajadzīgs un tas ir nepareizi, viņš nebūs kā mans vīrs, bet ir cits mīlestības līmenis, kuru definē divos veidos. Pirmais, mīlestība ir vienotības saite, vienotība ir vajadzīga, tāda, kas nevis bēg, izvairās, izolējās, bet gatavība būt vienotam ar šo cilvēku un arī sekot viņam līdz, kur viņš ved. Jūs to arī teicāt. Un otrs, mīlestība ir spēja pārkāpt pāri savai pašpietiekamībai un egoismam, atvērt savu antropoloģisko robežu, lai dotu dzīvību otram. Tā to definē teologi, svētie, un tā ir pilnīgi patiesība profesijā. Ka mēs skatāmies, kāda dzīvība viņam vajadzīga. Un pēdējais, kā es varu kļūt mierinātājs? Mēs to zinām, ka nevar buldurēt visādus vārdus, viss būs labi, tev izdosies nākošais bērns, un tādas lietas nedrīkst teikt, bet kā lai es mierinu? Un te runa ir par miera garu manī. Ja, par personības spēku. Un te ir svarīga viss man dzīve, kā es dzīvoju un ko es saprotu ar to, kas ir miers manī. Un supervīzijā, tas ir mans pēdējais teikums, man liekas, ka supervīzijas efekts vai jēga ir tad, kad šis cilvēks, kurš ir atklājis savu šo kādu aspektu no nāves problēmas, ka viņš arī supervīzijā iegūst mieru. Un tad ir kaut kāds pavadiens, jo viņš faktiski atgūst sevi, savu stabilitāti. Jo profesionālim, tāpēc viņš ir profesionāls, viņam ir jāstrādā ar sevi kā ar metodoloģisku instrumentu, ar savu personību. Tas ir tāds mans skatījums, un paldies par uzmanību. Paldies, Dāca, paliec vēl drusciņ. Man lūgums ir ieskatīties slaido un uzrakstīt vienu vārdu vai divus, ko jums nozīmē supervīzija. Īpaši ņemot vērā Dācis uzstāšanos, Dācis šo iedvesmojušo runu, jo skaidrs, ka man liekas, ka jā, to, ko Dāci atgādināja, jo vienmēr, kad mēs runājam par nāvu un sērošanu, vai ne, Daci? Tā kā mēs runājam par nāvu un sērošanu, vienmēr pretējā pusē ir dzīve un dzīvošana. Un droši vien, ka mums arī pašiem sev, lai meklētu to savu spēku, arī sarunās ar supervīzoru vai par klientiem, ir jāsaprot, kāpēc ir forši dzīvot, kas ir tas, ko dod tā kā no pretējā, vai ne? No pretējā, kas ir tā atziņa, kāpēc man ir forši attīstīties, ko man dod attīstībai arī šie notikumi, kas notiek manā dzīvē, jo tas arī palīdz, man liekas, gāja cauri, ja tu teici pēdējās divas, tu biji, man liekas, iepriekš pirmajā daļā bija runa par to šeit un tagad, kas tagad notiek, nevis plānot tur, jo tas neko vecākiem nedod. Arī sociālam darbiniekam ļoti iespējams jāfokusēs, ko es šeit un tagad varu, kā Kristīna teica, ko mēs varam, ko tagad, jo skaidrs, ka nāves tēma viņu ļoti var gan filozofiski, gan praktiski uzsvērt, un ikdiena jau arī ir, katra diena ir maza piedzimšana un maza nāve, vai ne? Bet paskaties arī, ko uzliec uz lielo ekrānu, lūdzu. Tātad atbalsts, spēks,
Tā ne jau tik liela. Nē, jā, tuvāk. Miers, sajūta, uztic. Jā. Izrunāšanās, lai dabūtu atbalstu. Tas, protams, arī. Nu jā, bet pēc tā, ko tu saki, ko tu mums atgādini, ka supervīzijas mērķis sanāk ir manas gan kā cilvēka, gan kā profesionālās personības izaugsme. Tātad, izrunāšanās, no kuras izaug profesionāla darbība, ko tu saki, jā, bet tas nozīmē, man jāatbild uz jautājumu, kā es šodien izaugu pēc vienkāršās parunāšanās, ja tu tā saki. Reizēm, ja tā. Vai ir komentārs kāds par šo? Nē, tur viss der. Tas ir tas, kas cilvēki, kāpēc kolēģi... Jo mums iepriekšējā jautājumā lielākā daļa no klātesošiem ir pārstāv droši vien aprūpes segmentu. Tas arī diezgan, jo aprūpe tas ir viens no būtiskākajiem pamata lietām, kas jānodrošina pašvaldībām. Pēc tam bija arī slimības un arī cits, tas bija no iepriekš atbild. Bet jā, tās ir, kas ir, ko nozīmē šeit klātesošajiem supervīzija. Miera sajūta, sirdsmiers, starp citu, ja supervīzija iedod to personisko mieru. Droši vien tas arī profesionāli ļoti pat to... Jā. Tas tur nav beigas vai kā. Tā kā liels paldies par šīm atbildēm.